Ko dara? Skaties mūsu Čalis TV interviju. Nav jau baigi, tur grūti mums tie triki, bet pāris ir arī filmēt. Sveiki! Nesen bijām Čalis TV studio uz intervijas saistībā ar mūsu YouTube kanālu. Mūsu triku videoklips ļoti bieži rāda Čalis TV ēterā, kā arī Čalis TV televīzijas kanālā. Sekojiet līdz programmai, ja jums interesē redzēt mūsu video, piemēram, televīzijā vai www.čalis.tv mājaslapā. Lūk programma, kurai jūs varat sekot līdz katru dienu. Arī neaizmirstiet nospiest to like pogu apakšā. Protams, abonējiet mūsu kanālu un lūk interviju. Čau, skatītāji! Gan jūs noteikti esat pamanījuši, ka mēs regulāri cenšamies savā studijā aicināt vietējos youtuberus, un šodien pie mums tādi reti interesanti džeki, YouTube kanāla Dude Perfect Latvija veidotāji. Čau! Čau! Sveiki! Kas šī ir pa kustību Dude Perfect? Jo tā ir starptautiska kustība, ir pasaulē daudz cilvēku, ko tā dara. Jā. Stāstiet, kas tas ir, jo es godīgi sakot, nebiju pievērst šiem video uzmanību līdz pamanīju jūsu kanālu. Šis ir trikšotu kanāls, kur mēs tā kā motivējam jauniešus, lai sporto, lai nesēž mājās tur pie datora un lai sporto vienkārši. Jā, bet jūs veicat sarežģītus trikus, vismaz no malas liekas ļoti sarežģītus trikus, kas, kuram katram nebūtu izpildām. Tur ir vajadzīgs laiks un pacietība, lai to visu izdarītu. Nav jau baigi, tur grūti mums tie triki, bet pāris ir arī filmēt tā, ka 1 triku stundu ir filmēts. Daram tā, varbūt, lai skatītāji uzreiz blakus logā atver vaļā YouTube, raksta iekšā Dude Perfect Latvija, šādu te kanālu atrod, te piesako, un tad pēc sarunas paskaties paši arī vairāk video, visi iziet caur šim kanālam. Sekotājs skaits jums ir liels, kad jūs sākāt? Sākām. Mēs sākām vasarā. 18. jūlijas, manuprāt, es pat atceros datumu. Bet ritīgi nesen, jums ir 2500, vairāk kā 2500 sekotāji, ļoti īsā laikā jūs esat savākuši. Jā. Pusgads gandrīz, jā. Ir vairāk kā pusgads. Vairāk kā pusgads. 7 mēneši, bišķi mazāk. Kas ir jūsu sekotāji? Jūs esat skatījušies, ko tās, nezinu, statistikās vai pēc komentāriem spriežot? YouTubā ir statistika, tur varēja redzēt, tur 70%, 80% latviešu skatās. Kaut 10 vai 15% amerikāņi, un pārējie, tur visādas valstis. Pieminējāt, ka šo kanālu taisat, lai jauniešus pievērstu sportam, aktīvai darbībai, nevis televizoram un spaisam. Piemēram, spaisam. Jā. Kas jūs pievērst sportam, vai jūs tā vienkārši jau no bērnības ņematies ar to? Nē, es agrāk trenējos futbolā. Es tā kā jau esmu tāds, 8 gadus trenējos futbolā, jau esmu pieredzi sportot. Tagad pametu futbolu un trenējos sporta zālē. Es trenējos sporta, skolas futbolā trenējos. Un tā, jā. Jā, bet cilvēki, kas varbūt tās ir pazīstami ar jūsu YouTube kanālu, redzējuši to, ka jums ir visdažādāko sporta veidu video. Futbols ir tikai neliela daļa, manuprāt, viens video tikai. Futbols viena daļa, jā. Vasarā taisīsim otru daļu. Bet te jūs varat iesīties ar iekšā, cik daudz visi kā ir sastrādāts. Mēs te redzam gan florbolu, gan pat lakrosu, kas ir, manuprāt, ļoti rets sporta veids un sāpīgs. Basketbols, hokejs arī, pingpongs. Darīsim tā, ka mēs pastīsimies vienu video, lai cilvēkiem ir skaidrs, ar ko jūs nodarbojaties, kā tas izskatās. Pastīsimies, polo trikus.
at this moment that he Kā jūs pašiem šeit jūs vairāk esat youtuberi vai sportisti? Sportisti, man liekas. Nu, Ja? Es tā pusi uz pusi. Tāpēc, ka vispār YouTube ir domāts tā kā vairāk, es domāju, uz challenge'iem, uz visādiem tādu tipu video. Mēs tā kā vairāk uz sportu. Arī Bet es uzskatu 50 uz 50. Ja jau mēs liekam YouTube'ā video, tad arī skaitamies kā YouTuberi gan jau. Kā jau minēju, sekotāju skaits jums liels. Jums var sekot arī Instagramā, kur visi jaunumi arī parādās tieši tāpat kā kanāli. Tāpat arī atradīsiet Instagram profilu, kur ir jūs pat konkursus esat taisījuši. Sekotāju konkursu tie bija vai? Vienu reizi mums ļoti sen apakaļ bija izloze. Vajag sen, man liekas, mums pat Instagrams vēl nebija, kad mums bija tā izloze. Jūs esat filmējuši ne tikai video, 2, 3, bet jums ir arī liels video, kaut kādiem 11 man izties cilvēki. Biggest teamwork. Biggest teamwork in Latvija. Tur savācām, vairāk savējie tur bija. Kā savācām un pa visu dienu sanāca uzfilmēt to visu, bet bija grūti. Jūs neaicina jau uz pasākumiem? Nē. Neaicina, vienkārši dažādas triku meistarus, arī šos te velo triālistus, kas pie mums nāk ciemos, viņi saka, mēs sākām, tur publicējam pāris video, un mums saka aicināt uz pasākumiem, lai rāda. Nav bijis. Būtu forši, ja mums uzaicinātu. Jā, mēs tur 100 reizes mēģinātu, kamēr trāpītu. Visiem apnikt. Bet Latvijā ir vēl kādi, kas veido šos te video, vai jūs esat vienīgie? Tagad es nesen tieši skatījos, sāk veidot jau tās tā saucamos wannabe kanāls. Tā kā fake kanāls, kas mums grib līdzināties. Mums arī vienreiz reklāma prasīja viens tāds trikšot LV, kaut kas tam līdzīgs. Kurš arī tur taisa, piemēram, es redzēju pingpong triki, tur viņam vēl basketbola triki. Un vēl redzēju, kad arī tāds nosakums Dude Perfect Latvijā ar ieburtu. Bet tā pārsvarā nav. Mēs esam vienīgie. Motivējās no mums. Motivējas no jums, no kā jūs motivēties? No amerikāņu Dude Perfect. Amerikāņi spēcīgākie šeit žanrā, ja? Jā. Kā jau šķiet, ko jūs sasniegsiet ar šiem video, vismaz YouTube'ā, cik sekotājs jūs varētu sasniegt? 7, šī gada laikā. Mums plāns šī gada laikā 7000, bet, tas ir, ja mēs reāli pacentīsimies un vasarā tā tik vien darīsim, kā filmēsim video. Nevis peldēsimies, atpūtīsimies, izvadīsim. Mērķis šogad 7000, bet tā jau, mums jau ir tāds materiāls, ko var skatīties ne tikai Latvijā. Jo mēs jau tur nerunājam, īpaši mēs tikai darām, tāpēc mēs varam mērķēt arī tā, lai izplatās pa visu pasauli, un tad varbūt arī citur pasaulē mūsu skats, un tad jau var aiziet vairāk. Tas ir tas, ko jūs pieminējat, jā, ka 20% ir ārzemēs. 20% ir ārzemēs. Mēs paskatīsimies basketbola triku video arī no vasaras, tā vismaz pēc lapām izskatās.
ko tu vispār šeit? Jā. Nu, re, šādi tā izstāsta Dude Perfect Latvija. Jums, ap citu, vakardien arī tika nopublicēts jauns video, un zinu, ka tuvākā nedēļas laikā būs vēl jaunumi. Jā. Tā kā sekojiet šim te kanālam un atcerieties, ka šos darbus regulāri jūs varat vērot arī Čaula TV ēterā, konkrēti ceturtdienu vakaros 22. ar atkārtojumiem tos jūs paši mūsu programmā sazīmēsiet. Liels jums paldies, ka jūs atnācāt, un noteikti, ka vēl tiksimies, tā ka jums būs 10 000 sekotāji. Paldies! Paldies! Uz redzēšanos!